ar sensoriem, uz stāvā bez ruļiem. Un 500 metru garā distancē, kurš cilvēks varēs pārliecināties, cik ātri viņš var nobraukt šādu distanci. Un vakarā būs arī vietējais pašu iedzīvotāju turnīrs, kurā ikvienam liepājniekam būs iespēja apsteigt savu kaimiņu, vai kādu savu biznesa partneri, vai konkurentu. Nu, Liepājā laikam kaut kas jauns, tas mēs personīgi neesam dzirdējuši. Šī ir otrā reize, kad es Liepājā, bet tā ir pirmā reize, kad tāds turnīrs kārtīgs būs. Nu, tad, jā, un jūs pats ar to tā kā bieži nodarbojaties, vai kā? Nu, es pats to vadu un organizēju. Un, katru reizi, kad es organizēju, es katru reizi arī to daru. Kā šķiet, nu, cik novērot, cik tā daudz brauc ar riteņiem, vai varētu būt daudz cilvēku arī, kas gribēs pamēģināt savus spēkus? Es ļoti ceru, jo tas ir diezgan atraktīvi, ir smuki. Veci ordināli riteņi. Es domāju, noteikti liepājniekiem visas iespējas to izmēģināt šodien, tas ir visiem pa brīvu. Jā, mēs iesim